Labrīt. Ir pusē 5 no rīta. Un pat cik šodien solu lielu karstumu, tad esam nolēmuši, ka sāksim iet 6. Ko? 6. Labi. Un es tā izlēmu. Tūlīt noēdīs. Vienkārši draudz. Atradām meža ceļu, kurš taisni mūs ved uz ziemeļiem taisni vajadzīgā virzienā. Redzēs, cik tālu viņš ies. Mums nepaveicās un ceļš negāja visu laiku uz ziemeļiem. Un tāpēc mēs pa sodu dabujām mežs mūs nobeigts, mums pa šidādiem te ir jāstaigā. Mēs jau kādu, man liekas, kilometru pa šidādiem stūdiem staigājam. Atpakaļ ceļa vairs nav. Vairs nav. Mums ir viens mirušais. Pamēģina paiet pa šitādiem. Tā tik vēl trūk, mēs tikko beidzām iet pa mežu pa tādiem brikšņiem. Iznākam ārā un bļāviens un atkal pa kaut kādiem nopļautiem kārtiem jāstaigā. Tas ir vienkārši tracini. Vidzemes plašumi. Esam nonākuši līdz Rankas ezeram. No dienas sākuma esam nogājuši 7,5 kilometrus. Gājām 4,5 stundas. Visādi brikšņi bija, purvi. Baigi lēni gāja. Teidgara augstsprieguma līnija iesim līdz šosei aptuveni 3 kilometrus. Tad 4 kilometrus pa asfaltu līdz Madonai. Ūdens mums ir palicis šitik daudz. Un ir vēl grāvju ūdens. Nu priekšnieki iestūrējam finišu taisnē.
Kūtamēn! Beidzot sasniedzām šosei, kas iet uz Medoni. Vēl 4 km pa asfaltu un viss beigsies. Cerams, ka mēs līdz tam nenobeigsimies. Jo grāvi ūdens tikai katram pa vienai mutītei palicis. Forši. Nu ko, Edgar, ceļojums ir beidzies? Apsveicu tevi. Paldies, ka palīdzēji. Paldies tev arī. Beidzot var tikt normāli. Ieejam apakaļ vecajā ikdienā. Ceļojums bija smags? Smags bija. Ārā bija karsts. Smagi. Kas 3 lietas, kas tev vairāk krīt uz nerviem? Odi, soma un kalni. Man atkal purvs, kārkli un odi. Salīdzinoši maz nav. Bet jā, odi vienkārši. Ot, 50 km noiet, teiksim tā, 2 dienās un vienā mazā astītē. Jēkabpilī aizbraucu vēlreiz. Aizbrauc autobusus Jēkabpilī, varētu vēlreiz izšaukt šo te. Nē, paldies. Un kādam laikam, man liekas, būs miers. Grūti bija. Un tas traki... Nu jā, citi redz, citi. Šodien pieņemsim Rīgā skrien Rīgas maratonu. Mēs izdomājām uztaisīt 3 dienu maratonu. Un nogājām vairāk nekā. Tad, nu es gan nenovēlu nevienam vispār šodien skriet un iet, vispār sēdiet mājās, nelieniet ārā. Ārā ir plus 29 grādi. Paldies par uzmanību.